Kāpēc nerūsējošais tērauds nerūsē? Sveiki, inženierijas cienītāji! Vai esat kādreiz aizdomājušies, kāpēc dažas pannas, galda piederumi vai pat ēku konstrukcijas, kas pakļautas lietum, nerūsē tāpat kā parasts naks? Atbilde slēpjas revolucionārā materiālā – nerūsējošajā tēraudā. Aiz šīs izturības slēpjas precīzi ķīmisko elementu kombinācija, parādība, ko sauc par pasivāciju un gandrīz nejauša atklāšanas vēsture. Bet vispirms, kas īsti ir nerūsējošais tērauds? Pamatā nerūsējošais tērauds ir metāla sakausējums, kas iegūts no dzelzs ar vienu galveno sastāvdaļu – chromu. Kamēr parastais tērauds galvenokārt sastāv no dzelzs un oglekļa, nerūsējošiem tēraudam tā sastāvā jābūt vismaz 10,5% chroma. Papildus citiem elementiem, piemēram, niķelim, molibdēnam vai titānam. Šī formula nav nejauša, jo tieši chroms atrisināja vienu no lielākajām cilvēces problēmām – koroziju. Bet kā tas tika atklāts? Stāsts sākas 20. gadsimta sākumā Sheffieldā, Anglijā. 1913. gadā metalurgs Harijs Bredlijs pētīja nodilumizturīgus sakausējumus ieroču stobriem. Testu laikā viņš pamanīja, ka paraugs ar 12,8% chroma neoksidējās pēc saskars ar korozijas izraisītājiem. Harijs saprata, ka šim sakausējumam ir potenciāls nevis ieročiem, bet gan galda piederumiem, jo naži un dakšas bieži kļuva par korozijas upuriem. 1915. gadā viņš patentēja šo sakausējumu, nosaucot to par nerūsējošo tēraudu. Bet kas īsti notiek ķīmiskajā līmenī? Noslēpums slēpjas neredzams aizsargkārtas veidošanā. Kad tēraudā esošais chroms nonāk saskarē ar gaisa skābekli, notiek spontāna reakcija, kā redzams uz ekrāna redzamajā formulā. Rezultāts ir īpaši plāna, apmēram 3 līdz 5 nanometru bieza chroma oksīda kārta, kas pieguļ metāla virsmai. Šī plēve ir inerta, ūdenī nešķīstoša un, kas ir ļoti svarīgi, pašatjaunojoša. Tas ir tāpēc, ka ja tā tiek saskrāpēta vai bojāta, zem tās esošais chroms nekavējoties reaģē ar skābekli, atjaunojot aizsargu barjeru. Un šis neredzamais slānis, kas izolē dzelzi no mitruma un skābekļa, novērš klasisko oksidācijas reakciju, kā mēs redzam ekrānā. Kur? Šī pēdējā viela ir parastais dzelzs 3-hidroksīda rūsa, kas ir poraina un novobās, atklājot jaunas kārtas korozīvam uzbrukumam. Tagad, ja nerūsējošais tērauds ir izturības un inovāciju simbols, tad karjera ar šādām pašām īpašībām ir daudzu cilvēku sapnis. Bet kā tiek ražots nerūsējošais tērauds? Process sākas elektriskajās vai pamata skābekļa krāsnīs, kur tiek kausēts dzelzs, čuguns, tērauda lūžņi un sakausējumi. Apmēram 1600 grādu pēc Celsija temperatūrā oglekļa saturs tiek samazināts un tiek pievienoti tādi elementi kā chroms un niķelis. Izšķirošais posms ir vakuma dekarbonizācija, kas izvada izšķīdušos gāzes, lai novērstu materiālu trauslumu. Pēc tam sakausējums tiek sacietināts lietņos vai karsti un augsti valmētās plāksnēs un termiski apstrādāts, lai pielāgotu mehāniskās īpašības. Visbeidzot, pasivēšana ar slāpekļa skābi pastiprina chroma oksīda slāni, taču papildus chromam svarīgi ir arī citi komponenti. Niķelis stabilizē austenīta kristālisko struktūru, uzlabo duktilitāti un izturību pret skābēm procentuāli no 8% līdz 10%, piemēram, AISC 304 tēraudā. Molibdēna pievienošana palielina izturību pret chlorīdiem, piemēram, jūras ūdeni, veidojot sarežģītus oksīdus. Tāpat kā molibdēna trioksīds. Ar 2% līdz 3% satura, kā tas ir AISC 316 tēraudā, ja ir pārāk daudz oglekļa, veidojās chroma karbīdi, kas samazina brīvā chroma daudzumu, kas pieejams pasivācijai. Tagad, izmantojot fiksējošos elementus, piemēram, titānu un niobiju, tādos tēraudos kā AISC 321 tie piesaista oglekli, novēršot karbīdu izgulsnēšanos. Bet zini, ka pat nerūsējošais tērauds var sarūsēt, jo tam ir savi ierobežojumi.
Vidēs ar koncentrētiem chlorīdiem, piemēram, saules baseinos vai piekrastes reģionos, chlorīda joni var iekļūt chroma oksīda plēvē un deaktivēt noteiktas vietas, izraisot to, ko sauc par punktveida koroziju jeb bedrīšu koroziju. Vai arī, ja metināts nepareizi, karstums var veidot chroma karbīdas graudu malās, iztukšojot vietējo chromu un izraisot starpgraudu koroziju. Tāpēc ir ļoti svarīgi izvēlēties pareizo sakausējumu. AISI 304 nerūsējošais tērauds ir izplatīts sadzīves priekšmetos, bet AISI 316 tiek izmantots jūras platformās. Bet kāds ir šī izgudrojuma mantojums? No ķirurģiskā skalpeļa līdz kodolreaktoram nerūsējošais tērauds ir revolucionizējis svarīgas nozares. Medicīnā tā bioloģiskā sadarība, pateicoties pasivācijai, ļauj veikt drošus implantus. Pārtikas rūpniecībā tas novērš piesārņojumu korozijas dēļ, elektrostacijās tas iztur tvaiku un augstu spiedienu. Pat māksla gūst no tā labumu. Kur Chrysler ēkas vestibils Ņujorkā jau 90 gadus spīd ar nerūsējošā tērauda apdari. Mūsdienās pētījumi koncentrējas uz superleģējumiem, piemēram, dupleksa vai austenītiski ferītisko tēraudu, kas apvieno augstu mehānisko izturību un ilgmūžību ekstrēmos apstākļos. Taču princips paliek nemainīgs. Mikroskopiska oksīda barjera, kas ir ķīmijas un metalurģijas ģenialitātes rezultāts, pārvērš redzamo dzelzi materiālā. Ja es ticu līdz šai vietai un tev patika video, noteikti abonē kanālu, ja vēl neesi to izdarījis. Atstāj savu patīk un ieslēdz paziņojumu zvaniņu. Un, ja tev šķiet, ka mūsu saturs ir interesants, apsver iespēju kļūt par biedru, lai palīdzētu mums turpināt veidot saturu šeit platformā un tiktu pieminēts mūsu videoklipos. Un kā? Vai tu zināji, ko dari? Nerūsējošiem tēraudam ir savas pretrūsas īpašības. Vai tev tur ir kāds nerūsējošā tērauda priekšmets? Atstāj komentāros, es gribu zināt. Šeit blakus ir divas interesantas video iespējas, kuras tev noteikti jānoskatās, lai paplašinātu savas zināšanas un apmierinātu savu zinkāri. Un, ja vēlies mums palīdzēt, vienkārši atstāj savu patīk, abonē kanālu, ieslēdz zvaniņu un apsver iespēju kļūt par kanāla biedru. Tas arī viss. Inženierijas cienītāji, liels sveiciens un tiekamies nākamajā video.